Īsi pirms Ziemassvētkiem Burtnieku novada vecajiem ļaudīm bija iespēja bez maksas pārbaudīt redzi un savu acu veselību, jo Rencēnu kultūras namā bija ieradušies Daktera Lūkina acu klīnikas speciālisti. Feliks Lūkins atklāja, ka kopā ar ģimeni esam kļuvuši par Burtnieku novada iedzīvotājiem. Vietējie ļaudis ir ļoti atsaucīgi, tāpēc arī viņš vēlējies cilvēkiem atdarīt. Ienākotie nodā bija liela pretīmnākšana gan no pašvaldības un tā. Un kaut kādā veidā man likās, ka es arī, kā es varētu mēģināt atdarīt. Neatdarīt, bet palīdzēt cilvēkiem arī. Un, Ziemassvētki ir tāds laiks, kad mēs cenšamies varbūt padomāt par citiem cilvēkiem vairāk nekā parasti. Un tad arī radās tā ideja. Interese par šādu iespēju no novada iedzīvotāju puses ir bijusi milzīga. Tāpēc sasniegt tos cilvēkus, kuriem acu ārsta apmeklējums patiešām ir ļoti nepieciešams, palīdzējusi Rencēnu pensionāru biedrība Sapratne. Kas palīdzēja, ja var teikt, atfiltrēt tos cilvēkus, kuriem tas būtu visvajadzīgākais, jo izliekot vienkārši telefonu, es domāju, tur tā nekad nebūtu sasniegts varbūt tas mērķis, kā mēs bijām tieši iecerējuši, lai tie cilvēki, kuriem ir grūtāk varbūt nonākt pie ārstiem, kā viena kundze minēja, 7 gadus nav bijis pie acu ārsta, jo tie, kuriem arī tas bija visvairāk vajadzīgs. Tā ir ārkārtīgi liela labestība, ļoti liela labdarība. Cilvēki no Rīgas atbrauc ar visu aparatūru, visu dienu strādā. Un mūsu cilvēki, kas ir atnākuši ar asarām acīs, saka paldies, pat sabučoja dakteri. Darba speciālistiem netrūka visas dienas garumā. Kopumā acu veselība tika pārbaudīta teju 50 novada ļaudīm. Iedzīvotāji atzina, ka par šādu iespēju ļoti pateicīgi, jo nokļūt pilsētā vecajiem ļaudīm ir diezgan sarežģīti. Dikti priecīgi esam. Nevaram tak izbraukt no Valmieru un nekur. Nevar tak izbraukt. Un tagad ir tik labi. Mēs esam pateicīgs visām tām meitenēm tagad. Dikti. Es esmu otras grupas invalīde un autobusi no mums no Rencēnu mužas nekursē. Vienreiz nedēļa tikai pa piekdienām un netiek, un man tā kā ir glaukoma. Un acu spiediens ir jāmērā un netiek, pie kuras dakteres es eju tikai pa otrdienām. Viņa pieņem tikai no rīta otrdienas. Netrūka arī pacienti, kura acu ārstam apmeklējuši jau ilgus gadus un kuriem kādreiz izrakstītās brilles jau sen vairs neder. Es arī esmu ar kustības traucējumi, nevaru nekaut kur tikt. Bet kā ir pēdējo reizi pie acu ārsta, kad bijāt? Pēdējo reizi, man liekas, kādā 2007. vai 2006. gadā. Dakteri kaut ko ieteica vērtīgu, tagad varbūt izrakstīja, nezinu, kāds brillītes vai zāles? Brilles man izrakstīja, jā, un man liekas, ka es redzēšu viņām daudz labākā tad. Mediķi gan atzina, ka kopumā acu veselības stāvoklis novada vecajiem ļaudīm ir labs. Cilvēki par savām acīm rūpējas un nekādas būtiskas ielaistas saslimšanas nav nācies konstatēt. Ir novērojams, ka regulāri pārbaudās. Protams, ne visiem, bet lielākoties tā arī ir. Acu spiediens arī visiem lielākajai daļai, gan arī 90% ir ļoti labs atbilstoši normas robežās, tā kā tas iepriecina. Daktera Lūkina acu klīnika arī turpmāk sadarbosies ar Burtnieku novada pensionāru biedrībām, un iespējams drīzumā līdzīga akcija varētu notikt arī citos novada pagastos.